Sveiks, tu esi kanālā Līdzekļu metnieki. Mans vārds ir Renārs. Šodien gribu parādīt, kā es sienu stingerus. Uz šī galda ir redzams zīltiņas, kuras esmu sējis līdz šim. Gan tātad ar parasto asti, gan arī to ļurasti. Tu parādīšu tūmā, kādas ir nelielas atšķirības viņiem. Kā arī te ir instrumenti, ar kādus izmantoju sienot, kā arī detaļas, no kuriem veidojās mans stingers. Būtībā pirmajās divās zivīs jau var redzēt to atšķirību, kā es sienu. Viens ir, kad es izmantoju jau no paša sākuma nerūsojošo tērauda stiepli, gan pirmajā posmā, gan arī otrajā posmā. Un otrs variants, kad ir šī, kā to sauc, sakabīte, sākumā un tad aiziet stiepli attiecīgā garumā, kā man viņa ir vajadzīga konkrētai zivī. Bet, lai gan šeit figurē skatos, kad te figurē abi varianti, bet būtībā esmu pārgājis un vieglāk ir, ka šeit uzliek to sakabīti. Tas ir ātrāk un būtībā uz ātrumu arī ir šis uzsvars. Un šeit ir tātad ļurastes divas un te abām ir izmantotas tās sakabītes. Tātad par materiāliem, kas tiek izmantot stingerī manā interpretācijā. Tātad ir atspere, kuru es likšu degunā. Tālāk ir, protams, āķi. Es pirmo lieku lielāku nedaudz kā otro. Izstāsta, ka šeit arī nedaudz būs šis mazāks par šo. Būtībā es arī uzreiz likšu tur, kur es gribētu, lai viņi apmēram stāv. Tā doma ir, kad es pirms es viņus apmēram izvietoju plus mīnus, kā viņiem būtu jāstāv manā skatījumā. Tad nākamais, protams, ir riņķīši. Tie man sanāk, kad šeit es uzreiz likšu vietās, kur viņiem jāiet būs šiem riņķīšiem. Tātad šis priekšā, tad riņķītis. Pēc riņķīša ies sakabīte. Kā nākamais posms, riņķītis, āķis. Tad ir vēl adatiņas šitās te. Šitās nav labākās, viņas plēša gumija gadījumā kaut kas. Viņas plēša sanāk ārā šī te daļa. Ir bišķi labākas, kur viņas vienkārši vidū ir tāda izvirzījuma, bet viņas neplēša. Man nav ko parādīt, diemžēl patreiz beigušās. Tātad šeit kaut kur ies viena adatiņa un tad otrā ies kaut kur. Arī plus mīnus šeit, lai noturētu stiepli. Un pašu stieplis izmantoju nerūsojošā tērauda 1 mm biezumā. Kāds teiks varbūt, ka pa biezu, bet es starpību neredzu. Viņa nemaisa, manuprāt, nekādā veidā copē līdekā, noteikti mazāk daļa tā nebūs, ka ķersies. Un galu galā beigās es lieku astē arī kapsulu, skaņas kapsulu. Pārsvarā es lieku šķiet, ka plasmasīgās. Man viena arī stikla, bet vienīgi maziņa. Tā skaņa varbūt ir bišķiņ dzidrāka, bet nezinu, kāds saka, kad stikla labāk nelikt, jo viņas mēdz kaut kādā veidā saplīst, un tad ir, muļķīgi ārā nevar dabūt. Nezinu, bet es lieku tātad plasmasīgo, man ir labi. Labi, tad būtībā sākšu montēt, parādīšu, kā es to daru. Tātad es sāku ar to, kad es uzlieku virsū to riņķīti. Riņķīti tālāk uz riņķīša jāuzliek mums ir sakabe. Tāpēc ir vajadzīgs šāds te instruments. Šāds te instruments, kurš ļauj pavērt vaļā to riņķīti un liekam sakabi. Sakabi. Nevar teiksim baigi veiklais ar šo, bet kaut kā es viņu uzlikšu. Kaut kā es viņu dabūšu tā. Labi, tik tālu ir. Tagad jāliek nākamais riņķītis otrā galā sakabē.
lai pēc tam varētu uz viņu savukārt uzlikt āķi. Tā, labi. Un tagad jāliek ir āķis. Āķis bišķi grūtāk, jo viņam rasnāks ir tas aplīts viņa, tas materiāls kā tāds. Tā, āķis palielam ir virsū. Un pēc āķa mums vajadzētu dabūt adatiņu arī virsū. It kā viņu var uzlocīt tāpat virsū dabūt, bet citreiz viņš viņu izloka. Nes izloka, bet nu jā, palielam izloku, viņa vairs neturās kopā, teiksim, tās, no šī daļa ar to otru. Tāpēc labāk tomēr ir iespēja šādā veidā viņu dabūt virsū. Tā, labi, tik tālu būtu. Tā, re, kur ir stieple, un es daru apmēram šādi, kad es ņemu vienkārši šādus te instrumentus, un vienkārši cik vien augstu var paņem viņu. Bišķi pat daudz, kādu laiku neesmu taisījis, tāpēc te var būt kāds kļūdiņas. Es vienkārši pirmo uzloku ar roku, jo tā ir ātrāk priekš maniem un vienkāršāk. To uzlocījumu vajadzētu kādas 3 reizes. Tā pa lielam būtu. Manā gadījumā viņš apmēram šāds sanāk. Apmēram šāds. Tālāk man jāsaprot, cik man tālu viņu vajag. Tā mirklīdz nokniepšu nost to lieko. To, kas nav vajadzīgs. Tā, un tagad tā stiepla, cik jāstāsta, kur viņa beigsies. Idejiski tā tad no praktiski acis, no acis līdz šejienai. Nē, viņa riņķīti iesākumā iekšā. Tātad apmēram šādi. Tad es šeit lieku savu instrumentu. Pagas laika nevar trāpīt ekrānā. Beigās pārslēdzos tomēr uz platleņķi, jo baigi grūti trāpīt kadrā, kad tik šauri filmē. Tātad atzīmēto vietu es vienkārši tīri fiziski ar roku arī ņemu pats un aptinu apkārt. Gribas augstāk ņemt visu laiku tā. Nav tik profesionāli, kā to darīt uz kādi citi, bet, nu vienvārds sakot, tā. Tūlīt nogriezīšu un parādīšu, kas tur sanācis. Tā tad. Nu, nav ideāli, bet zivs nekur nepaliks, viņš ļoti stingrs. Tā kā ļoti stingrs. Nu, šāds te. Un tad mēs viņu tūlītās montēsim klāt pie pārējām lietām. Tā tad liekam klāt savienojumu savstarpēji šo izveidoto stieplīti ar nākamo iepriekšējo riņķīti pareizāk. Tā, virsū būs. Un tagad sanāk šī stieples galā. Mēs liekam atkal nākamo riņķi.
Tā, riņķītis uzlikts. Tagad mums sanāk un liekam āķi iekšā. Tā mirklīti. Tā, āķis ir. Stingers ir gatavs. Tagad atliek viņu ievietot pigšada degunā un nostiprināt katru elementu savā vietā. Tā lieku degunā pa vidu un mēģinu uzskrūvēt. Tā, adatiņai jābūt ir uz augšu. Tad būtībā es viņu duru iekšā un lieku āķi. Arī pa vidu cenšos. Tā, šitā te. Nākamā adatiņa. Nākamā adatiņa durās iekšā. Un liekās āķis. Lūk. Tāds sanāca Stingers šajā reizē. Gan jau kāds teiks, kaut kas nepatīk, bet savu lietu viņš darīs. Nekas ar viņu nenotiks tāds. Zivtiņas, līdaciņas uzķersies. Viena lieta gan ir aizmirsta. Ielikt šo te skaņas kapsulu astē. Tas, ko es vēl pats daru, ka es to caurumu paurbinu bišķīt ar vienkārši ar asu priekšmetu, lai viņam vieglāk ieiet. Savādāk viņš diezgan nav ass un viņš tikai tups ar tupiem galiem un viņu nav tik vienkārši savādāk dabūt. Tāpēc es viņu bišķiņu ņemu šeit un nedaudz izurbinu vienkārši. Un liek iekšā. Tā lai bišķiņi nosadzās. Tur neliela sprauziņa paliek, bet, es domāju, tas pēc nemais. Vienvārds sakot, šāds izstāsts mans pikšats. Gan jau to āķīt varbūt varēja ar bišķiņu uz aizmuguri vairāk vai kā. Ir nianses, kuras katrs var mēģinot pielabot, uztaisīt kaut ko savu, uzlabot, vai arī palikt plus mīnus pie tā, kā man ir. Lūk, tāds man sanāca pikšadiņš ar šādu stingerīti. Ņemiet par labu ideju. Ideja ir. Es skatos, ka es bišķiņ nepareizi esmu ielicis, šito viņam bija jāied. Bišķiņ nostiept viņu prasījās. Labi, tās ir nianses. Bišķiņ nostiept uz aizmuguri, viņš smuk stāvēs. Teorētiski vēl īsti maz neko varēja darīt. Kadatiņa liekās uz paša šeit, uz paša stieples, un stiepli piespiež šitā te klāt, tā kā no sāniņa. Arī tāda niansīta. Labi, doma tāda skaidra, kā es to taisu. Varat atvasināt šo lietu, kuri nav darījuši. Profiņiem labāk šoreiz neko nesakiet. Es jau saprotu, kad ir atrādās tehnikas. Es arī neesmu sen taisījis, tāpēc varbūt netika veikli sanāca. Tā, ka ņemiet par labu. Un neasakas, tiekamies pie ūdeņiem. Un tā. Atā.